vēlos dzirdēt tavu viedokli. Izstāstīšu vienu stāstu iz manas dzīves, šīs biznesa kodas dzīves, vienu gadījumu un vēlētos dzirdēt tavu viedokli par to. Bija man viens uzņēmējs, neteikšu nozari, neteikšu uzņēmumu, komerc noslēpums, kā saka, bet bija man viens klients, kuram es palīdzēju piesaistīt naudas, salīdzinoši lielas naudas. Un tad, kad viss veiksmīgi beidzās, mēs viens otram paspiedām roku, apsveicām, novēlējām labu, priecājāmies, smaidījām, lojalitāti solīja līdz mūža galam. Un tad es uztaisīju video par to, ka kur es esmu palīdzējis uzņēmumam, un kur ir iespēja, un attiecīgi arī citiem tas interesē, lai vēršas pie manis, palīdzēšu piesaistīt naudu arī biznesa attīstībai arī citiem. Lūk, un šis klients man piezvanīja pēc tam un teica, Klau, kāpēc tu tā dari? Man likās, ka mēs esam tā teikt labi sadarbojušies un kāpēc tu palīdzi citiem uzņēmumiem, jo tie taču ir mani konkurenti. Es sākumā tur nesapratu, kas notiek, mēs mazliet parunājāmies, un tā mūsu saruna beidzās ar to, ka es teicu, bet es taču varu palīdzēt arī citiem uzņēmējiem, jo arī viņiem ir nepieciešama nauda attīstībai, biznesam, un ja tāda iespēja ir, tad kāpēc to nedarīt? Turklāt galu beigās šis ir arī šobrīd mans biznes, un es ar to pelnu naudu. Lūk, cilvēks mazliet apvainojās, un mums tā saruna beidzās tā, kā viņa beidzās. Tā kā, slikts nots nepalika tāds, bet, bija jūtams tāds viņa tāda neapmierinātība par to, ka es palīdzu konkurentiem. Lūk, jautājums, kāds ir tavs viedoklis par to? Vai tas ir normāli? Ja es esmu palīdzējis vienas nozares spēlētājiem, man būtu jāpalīdz arī citiem tās pašas nozares spēlētājiem. It sevišķi, ņemot vērā to, ka es esmu guvis pieredzi jau šai nozarē, un es jau esmu viņu izpētījis, un man jau ir zināšanas, kā finanšu devējs skatās, vai tas pats Altums skatās tieši uz to konkrēto nozari, vai ne? Tā kā padod ziņu, kāds tavs viedoklis šajā sakarā.